Nu čau, mans dārgo skatītāji, klausītāji un visiem pāriem arī čau. Jā, šī būs 8. kalibras epizode. Pilnīgi savādāks intro nekā parasti, pie smuki sakārtot galdu, vai ne? Bet kaut kāds pārmaiņas jau dzīvē vajag, vai ne? Katrā ziņā, jā, kā redz, aiz muguras mums stāv mūsu iesāktais kalibras projekts, kurš ir pilnībā jau izjaukts. Kā mēs pie viņa tikām un kā mēs viņu izjaucām beidzot līdz galam, nu, to tu redzēsi tālāk mūsu visā epizodes garumā kaut kādā brīdī, vai ne, pa vidu. Jā, kas vēl jāpasaka, milzīgi lielais paldies mūsu galvenajam šīs sērijas sponsoram un atbalstītājam, un tas esmu es pats, jā. Un otrs pats lielākais mūsu galvenais sērijas sponsors un atbalstītājs ir veikals Technicolor, par ko šim veikalam liels paldies, un arī visiem pārējiem, kas iesaistās un, tā teikt, ņem dalību, lai viss šis pēc iespējas ātrāk un raitāk virzītos uz priekšu. Tas laikam, man liekas, ka priekš intro viss paga. Jā, kam vēl jāpasaka paldies? Visiem katrā ziņā pateiksim paldies, jo laikam ejot, es saprotu, ka tas kalibras fanu pulciņš paliek arvien lielāks. Un visi jūs dikti sekojat līdzi un baigi spiežat man uz ceļiem, lai visu paspētu un virzītos viss šis pasākums uz priekšu. Katrā ziņā īsumā par šito sēriju diezgan labi pavirzījāmies uz priekšu, un vēl jau vairāk esam iesākuši daudz labas lietas kustināt. Tā kaut kā, vai ne? Tā kā šī ir tāda sagatavošanās sērija, es domāju, ka būs jau interesanti kaut ko redzēt, bet visticamāk jau nākamā sērija iespējams varētu būt vēl interesantāk. Tā kā es teiktu, ka šis ir tāds tīzerīts priekš jau nākamās sērijas, vai ne? Nu, kaut kā tā. Bet ko tur gar muldēt, vai ne? Tagad pie video, vai ne? Un man jāiet būvēt mūsu jaunā virsbūve sagatavot. Un vēl sāc daudz foršas lietas jādara. Nu, kaut kā tā. Un mēs atkal turpinām, jā, kā jau katru dienu, kaut ko bišķiņ turpinām. Kamēr mēs ķeramies klāt vēl lielajiem un nopietnajiem un stiprajiem metāliem pie reizes. Paņemsim kaut ko vieglāk, vai ne? Paņemsim šo daļu, kas ir aizmugurējām pasažierim. Kāju balsts, vispār šī te baigā egoista mašīna, jo šī te parasti aizmugurē vispār nevienu neviezina. Un katrā ziņā kaut kā mums tas caurums jāizstājas ciet, vai ne? Lai tepiķīts vismaz turās. Līdz ar to, jā, no mūsu donora, kur jau redzēja iepriekšējā epizodē, izgriezām ārā šīs daļas, šos elementus, šos paneļus. Jā, izskatās varbūt diezgan šausmīgi, vai ne? Arī šeit ir rūsiņi, bet katrā ziņā jātiek vaļā no katrā ziņā. Baigi daudz es izmantoju, man liekas, katrā ziņā. Sākot tīrīt nos mastiku, jā, mums izskatās, ka šeit ir tomēr smuks metāliņš. Cerams, ka izdosies mums kaut ko arī saglābt. Jā, vai ne? Griežam laukā. Turpini skatot līdzi, turpini sakot līdzā timelapsei, dzirksteliņām un kaut kad ierakstīšu tev atkal balsu, vai ne? Jā, paklausies vienkārši mūziku un pasties, kā viss ritīgi ātri notiek, vai ne? Es arī īstenībā gribētu, lai viss izstās un notiek tik vienkārši, cik timelapsā, vai ne? Jā, nu, jums ir paveicies, jums tas notiek ātri. Labi, metamies virsā. Dažas flekša ripas vēlāk. Jā, brūce ir attīrīta un mums vajadzētu kaut kādu plāksterīt, vai ne? Jā, kā jau tu redzēji, mums ir zapaska, vai ne? Bet viņi pilna ar mastiku un tur vajadzēs viss drāžu pirksts, lai viņi izkasītu, tāpēc mēģināsim bišķiņ atrast kaut kādu vieglāku ceļu, kā pieņemsim. Koši. Izstās kādu mastiku šūst. Jā, paņemšu infrasarkano lampu un šito visu tā kārtīgi uzsildīsim. Tā, lai mēs vienkārši varam kaut kādu nazīt to visu nokasīt un pēc tam tikai viegli aptīrīt. Tāds un tas process, vai ne? Tie slinkākie vienmēr meklē tos vieglākos ceļus, vai ne? Normāls pacients būtu ņēmis un cīnījies ar mastiku un kā pieņemsim šitā tā, kā es to sāku jau darīt, vai ne? Bet, nu, testējam. Varbūt tev ir labāks veids, kā dabūt ātru mastiku nost bez smilšu trūkulis mājas apstākļos, vai ne?
Kā tu redzi, mums vienkārši tāda parasta mājas apstākļi ar flekšu ripi tikai, vai ne? Nice and hot. Oh, that little spicy meat. Yeah, boy. That's it. Dažus akumulātorus vēlāk un pēc dažiem smirdīgiem mirkļiem. Mēs esam apmēram uztaisījuši jau sagatavi, kur varam metināt klāt. Galvenokārt ir notīrīts. Jā, man liekas, šietai gadā, kad taisīja šito kalibru, viņiem bija kaut kādas, nezinu, mastikas kvotas jāiztērē. Es nezinu, cik daudz mastika var sabāzt vienā mazā gabaliņā, gan mastika, gan piķis. Tur tāds, sākumā viņš tur uz kaut kādiem 3 kilogramiem, man liekas, šitas mazais gabaliņš svēra. Bet, jā, esam notīrījuši apmēram That you could do. Vietas, pie kā piemetināt. Un tad, kad mēs to visu smuku pieķersim, tad ritīgos visu rumpja spēku varēsim notīrīt visu atlikušo, kad gabals būs stingrs. Atradu mazu defektu arī šajā panelī. Šitāds maziņš. Pielabosim, salabosim un būs galīgi labi. Vismaz būs kaut kāds piemērs pēc kā vadīties. Nekā, jā, ja nav vispār nekā, tad grūtāk ir kaut ko uzbūvēt. Labi, viss, nesam šito šeit un turpin skatīties. Viss jāieslēdz arī to šitādā izpildījumā, vai ne? Tā, lai tev ir pēc tam kaut ko arī bišķiņi redzēt, lai nav tikai taimos, ko mēs šobrīd daram nesošo konstrukcijai. Taisam bišķiņi nesošai konstrukcijai stiprinājumu vietu. Burvīgi. Nu, kā kāds kādreiz teica, kaut kā tā, vai ne? Metinam iekšā. Nu, šitā apmēram viss tās mūsu ielāps. Izvar tur caurumiņu, kur stiprinājums piemetināt. Lielais caurumiņš galvenajai vietai. Nu, tāpat, vai ne? Šitā, jā. Un tagad atlocīsim malu. Varēsim beidzot metināt virsū. Jaunā gada noskaņās, vai ne? Jā, jo ir vecgada vakars. Pēc stundas, laikam, šaus uguņošana var būt kaut kur. Tikai ne pilsētas uguņošana, tāpēc labāk uztais pats savu uguņošanu te patās boksos. Bet esmu veiksmīgi tiks galā uztaisot galveno konstrukciju, jā, tiltam, tā teikt, nesošās sīs konstrukcija. Jā, sienas ir pārmetināts. Šādi tas viss izskatījās, līdz šitaienai mēs vēl tiksim. Bet šādi šis jau sāk veidoties. Jā, pirms es metinu ciet pēdējo pulsu uz gabaliņu. Jā, atkārtošu, ka mēģinam izkalt maksimāli visu rūsu un izkodināt. Tātad arī šeit viss iekš ir maksimāli ar drāšu birsti, tā teikt, izpucēta, ar freizīti izkalt. Šobrīd, kāpēc tur ir zils, apsmērēju ar ķīmiju šo visu. Sapcīt, pie viena var ieteikt ļoti foršu rūsas konservantu, kur mēs lietojam, un man viņš ļoti patīk. Viņš izstās tieši šitāds, jā. Vurts mums, diemžēl, neko negrib sponsorēt, bet man jau nav žēl pareklamēt arī viņu produkciju tāpat vienu, vai ne? Jā, šitāds sen Vurts rūsas pārveidotājs. Nu, nav lēts, ja nemaldos, kaut kādi 30 eiro burciņi. Iet pietiekoši ilgi, un šobrīd man vislabāk patīk šis rūsas pārveidotājs, kurš pēc tam arī nav, tā teikt, jānomazgā, un vēl visādi citādi. Viņš to rūsas slānīti
tā teikt, iekonservē un nelaiž neko cauri. Tā kā jā, pirms mēs metinām ciet pēdējo gabaliņu, tad jā, visa iekš ir apstrādāta. Arī pirms šeit metinājām ciet, visi iekš apstrādājām, tā teikt, maksimāli visur, kur varam ielīst, visu izkasam, izpucējam, apstrādājam. Varbūt, kad, tā teikt, saules mūžu Opels varēs braukt, vai ne? Jā, kaut kā tā, pie viena, kamēr mums apžūst rūsas konservants, pie viena, jā. Tad, kad mums apžūs rūsas konservants, tad mēs paņemsim, uzpūtīsim pie reizes arī flakoniņa epoksīdu grunti, izpūtīsim iekšu, pēc tam jau brauksim pie raita, pēc tam nopietniem materiāliem un visas, teiksim, slēgtos dobumus ar, tā teikt, garu snuķi izpūtīsim. Tā kaut kā metinām ciet to punčīt vai lādīt vai vāciņu. Rolim vajag atpūsties bišķiņu, bet tā, mēs turpinām darboties, te uzlikšu uz kādu, parādīšu, kāds pēc tam būs rezultāts. Tā kā mēs visu smukā slīpēsim. Like. Jā, nospied like, jo laicīgi šitam video, ja tev patīk. Nu noteikti nekautrējies un pieseko man, un ko vēl? Kaut kāds zvaniņš tur jānospiež. Nu, ko visi tie parasti influenceri pieprasa, vai ne, lai dara? Dara arī tu, vai ne? Jā, un padalies ar video un vēl visādas labas lietas izdara. Aizēj pie reizes merču veikliņā, ieķer kaut kādu cepurītu vai kaut kādu piekariņu. Tādā veidā arī varēs atbalstīt šito projektu, ja? shop.rollsworkshop.lv Tiec pie foršām lietiņām un tādā veidā arī atbalst mani. Ko vēl? Ātri aizdomā, ko vēl pareklamēt. Veikals Technicolor, jā, šito jau mēs zinām, šis galvenais ģenerāls sponsors. Labi, es turpinu darboties. Jā, un kamēr atpūtināsim rokas nedaudz no metināšanas, ko mēs izdarīsim, izjauksim aizmugurē tiltu. Jā. Nu, šito visu briesmoni jauksim ārā pa reizinātājiem. Jā. Un vedīsim uz smilšu strūklu. Lai pēc iespējas ātrāk varētu salikt jaunās polīžūkstes. Es īstenībā nevaru sagaidīt, ka beidzot varēsim jau tās smukās lietas visas likt kopā, vai ne? Un redzēt jau to rezultātu. Tā kā jaucam ārā aizmugurējo tiltu un viss, vai ne? Kaut kā tā, un vedīsim uz smilšu strūku. Visu smuku nosmilšosim un stēlēsim kopā. Kaut kā tā, ko lai te vēl saka? Kaut kā neesmu galīgi ieskrējies uz to runāšanu šovakar. Turpin skatīties. Uzlikšu tev virsū uz kāta, vai ne? Atceries labi, kāds viņš tagad izstāsta. Jā, nopēt kārtīgi. Vai ne? Jā. Kamēr paralēli jaunais korpus veidojās, tikmēr prātīgi turpināsim noārdīt mūsu sākotnējo projektu. Jā, noņemsim visu, kas ir ņemams un pārdodams, tā teikt, jā, pirms pārdošanas, bet jā, visu vajadzīgo, visu nepieciešamo ņemsim laukā, visu noņemamos paneļus, visas gumītes un celsim laukā motorīt. Tā kā, jā, jāatbrīvo beidzot vietu bišķiņu servisā. Tā kā te ir pa daudz opeļu uzradušies un vēl visādas lietas, tad līdz ar to jānovāda šis upurs līdz galam un nākošais kaut kādā šitādā baltā izpildījumā jau redzēsim tikai tad, kad liksim kopā mūsu īsto nobeigumu projektu vai vietu montāžai. No. Tu saprati, ne? Demontāžas pasākumi. Tādi ātrie, stilīgie kadri, vai ne? Jā, jāvāc ārā viss šis bardaks. Un savukārt tu var tikmēr ātri aiziet un ieķert sev suvenīru. Jā, aizies mūsu internetveikliņu shop.rollsworkshop.lv un ieķer arī tu vienu īpašo gabaliņu no kalibras sākotnējās virsbūves, vai ne? Davai, ātri aizēj. Atbalst šito visu pasākumu un tiks pie ļoti īpaši suvenīra, sunevīra, vai kā vēl to sauc. Katrs gabaliņš ir īpašs un unikāls, ar īpašiem pārdzīvojumiem.
Buy now, shop now, tagad. Ai, jā, labi, es kādu laiku tev neesmu pārunājis, tā kā es pāris dienas daru visādas servis lietas, tad kādu laiku tev neesmu pārunājis. Viņš jau iesildās, vai ne? Un, jā, diemžēl tu šito aizskadā neredzēji, bet jā, tikko šitam Opelim bija pēdējais brauciens, katru reizi viss boks ir dūmos. Tā ir nenoregulēts zinēja vadības, tāda ir situācija. Degviela iet uz urā, celsim mašīnu augšā un celsim laukā motoru un pēdējais brauciens mūsu sākotnējiem projektam. Jā, mazais izpūtējiņš, 3 soli izplūda visā garumā un jā, katrā ziņā ir tā, ka tā liela piekari jau bija sastālēta. Viss ir tīrs, smuks un jauns, bet tai pašā laikā iespējams, ka pat aizmugurē redaktoru atstāsim šito pāri. Jā, visu jauksim nost un tajā skatīsimies, ko mēs gribam atstāt no tā, kas bija iepriekš uzbūvēts un ko mēs tomēr gribam pārtaisīt. Jā, kaut kā GoPro šodien galīgi niķojās, negrib ar tevi sadarboties, bet jā, kā jau tu redzēji, mūsu sākotnējo projektu mēs veiksmīgi esam izārdījuši. Visu to līdz galam neredzēju, bet jā, mums ir atbrīvots veiksmīgi jau tieši tas stūris, un šis stūris ir pilns ar visādām detaļām. Un pirms mēs atgriežamies pie nopietnējiem metināšanas darbiem, jā, izdomāju, ka jāatpūtina vēl nedaudz rokas un kaut kas jāpadara, tā teikt, sirdī tīkams, vai ne? Un kamēr mums ir viss šitien izjaukts, un pirms tas tiek sanests uz noliktavu un noglabāts turpmākai lietošanai, es uzskrēju virsū lukturiem. Jā, ir priekšējie lukturu kalibrai, tepat pa rokai mētājās, tāpēc, jā, starp citu, tiem, kas pietiekoši labi pazīst kalibrs, noteikti, kad pazīst vai atcerās, noteikti, ka zinās, kad kalibrām ir tāda baigā slimība, ka viņām priekšējās lampas ir ar ļoti sliktu redzamību. Lietas vienalga kādas spuldzītes tu gribi, bet tā redzamība vienalga ir diezgan, tā teikt, rupi sakot, sūdīga. Tāpatās kā šitas vaigs netīrs, bet jā. Pirms atgriežamies pie nopietniem metināšanas darbiem, izdomāju, ka jāpajauc lukturi. Līdz ar to ideja ir sekojoša. Nu, starp citu, šī ir, tā teikt, tuningu lukturi ar eņģela acīm. Kaut kādas pat zilās lampiņas bija kādreiz ieliktas nedaudz labākam starojumam, bet plāns ir sekojošs. Lukturus jauksim laukā, liksim iekšā jaunas lēcas. Un, starp citu, es domāju, ka mums nāks talkā BK auto šitai pasākumā. Doma ir tāda, izjauksim lukturi. Pirmkārt, paspēlēsimies ar iekšpusi, uztaisīsim nedaudz tādus individuālus tos lukturus un ieliksim iekšā. Jā, starp citu, es gribēju likt lāzergaismas. Jā, tā kā jaunajām mašīnām ar lāzeru iekšā. Bet palikām pie secinājuma, ka iespējams liksim vienkārši LED lēcas iekšā. Tā teikt, bija LED lēcas, tuvie un tālie vienā lēcā. Cerams, ka beidzot būs mums kalibra, kurai tiešām lukturi rāda ceļu, vai ne? Nu, domu tu saprat, vai ne? Bet pirms mēs jaucam ārā lukturus, zinu, ko es secināju. Es secināju to, ka vienam lukturim ir diezgan spēcīgi bojāta stiprinājuma mēlīte vai ķepiņa, un arī otrā pusē mums nav labāka situācija. Jā.
kāds ir kaut ko centies, bet ne līdz galam. Bet man ir liela klusa aizdoma, kad augšā noliktavā man ir vēl viens lukturu komplekts un cerams, kad labākā stāvoklī. Aiziesim līdz noliktavai un cerams atradīsim kaut ko vērtīgu, vai ne? Jo, laikam jau nav jēgas krāt tik daudz. Visas tās rezerves daļas, jau nav nekas labāks, ko izvēlēties. Līdz ar to uzmetīsim aci, vai mums ir veikaliņā kaut kas nedaudz labāks. Starp citu, Kalibrā ir diva veida, tā teikt, tuninga lukturi. Šis ir oriģinālais bez stikliņa, bet ir divi veidi, ir tā kā šādi, vispār 3 veidi. Ir ar chromētu iekšpusi un eņģeļa acīm, un ir ar melnu iekšpusi. Man chromus īsti nepatīk, tāpēc ir ļoti labi, kad izskatās, mums ir tieši šitāds pats melns tuninga lukturis. Šobrīd izstās ļoti pozitīvi, ka mums ir ausīta vesela. Cerams, kad arī apakšā ausīta ir vesela. Izstās, ka kāds ir centies un licis kaut kāds ksenons iekšā. Šis mums nebūs nepieciešams. Un otrais lukturs. Ausīte ir augšā vesela, šis ir vesels. Un arī apakšējais stiprinājums ir vesels. Es teiktu tā. Ļoti noderīgs veikliņš. Jā. Šito visu stiepsim lejā, jauksim laukā, tad jau turpin skatīties, vai ne? Starp citā, ja arī tev vajag kaut kādas kalibras rezerves daļas, te pie manī var kaut ko bišķiņ nolasīt. Es te bišķis iekrājis, daļas es sakārtojis jau, daļa vēl jāsakārto, bet milzīgi daudz kalibras detaļas. Viss pietiek man tev pļāpāt, intro lukturu izjaukšanai, man liekas, būs pietiekoši jau garšā, ne? Saku, tu visi saprat, Kalibrai no rūpnīcas nāca sūdīgi lukturi, man ir daudz rezerves lukturi, un es mēģināšu kaut ko uztaisīt to šitā visa. Kaut kā tā. Oho, kas pa ziemiņu? Apiņā! Kaut kā tā, laižam. Veiksmīgi, laikam būsim atbraukuši pa Liepājas Grobiņas ielu, kā daudz laikam uzskat, jo mēs braucam uz 55 km/h, kur atļautais ātrums ir 90, un ceļa apstākļi ir vienkārši fantastiski, lai braukt, bet, priekšā mums ir kurķis sasodīts. Šitie kaitinošie vadītāji īstenībā, ne? Ja tev ir bail pārvietoties ziemas apstākļos, vienkārši sēd mājās, vai ne? Neku ir sēd, braucatājot. Pilnīgi tādu škrobi ir, kad gribējās ierunāt tev kaut ko. Bet jā, ierakst komentārē, tev arī kaitiņi šitie sēņotāji. Nē, nav jau nekur jāskrien, bet ceļš ļoti labs ir tas, kas sniedziņš sniega. Pat nav slidens. Labi, sūca visu, vai ne? Bet mēs esam lēnā gaitā atbraukuši pie šitā džeka. Lietgaismas spuldzes, lukturi un kas tik te vēl nav. Jā, mēs esam atbraukuši. Es īstenībā aizmirsu, kā šitā iela saucās. Katrā ziņā Grobiņā BK auto, vai ne? Piesako arī BK auto Tiki-Toki kontam. Viņam arī patīk pasēdēt Tiki-Tokijā un parunāties. Bet īstenībā tas ir ļoti labi, jo tu reālajā laikā var uzdot savus sasāpējušos jautājumus. Tā kā, ja tu TikTok māk izmantot tā teikt forši, nevis vienkārši sadzēries vakarā muļķības runāt, tad TikToks ļoti labi platforma, lai pārvirzīt, teiksim, ātri informāciju, vai ne? Varētu nopratināt arī sekotājus, klausītājus, pie reizes arī, tā teikt, sapratu, ne? Apmainīties forši ar informāciju, bet pietiek, tā teikt, muldēt un nesam mūsu upuri pie BK auto. Kāpēc tu joprojām neesi mērķis nopircis ar manīm?
Jā, nu, labdien! Paņēmi, sagatavoju uzreiz savu svarīgo seju. Čau! Jau, nu, beidzot tas brīdis ir noticis, es atnācu uzgrūst savu sāpu palielam. Jā. Bet īstenībā ir baigi elementāri. Tur ir izpakot laukā. Kas tev tur ir? Un tad tu varēsi izdomāt, ko tu tur var darīt lietas labā. Īstenībā ļoti vienkārši konstrukcija un nekas tur sarežģīts nav. Reku šitas nāk mums smuknost. Šis būs nākošais jautājums, ko es tev prasīšu. Tā, šitas nāk ārā. Jā. Tas ir tas. Un šitā mums ir galvenā lētas, kur ir tuvie palielam. Nu, viņa jau ir tāda, bet viņa ir šausmīgi maziņa. Sveiki! Standard H1. Redz, kas mums ir kādas bandūras. Šitām nenāk spultas iekšā, viņas uzreiz nāk ar lediem jau. Jā. Viņi ir divjos ledi, tuvās tālās gaismas jau, kas ir interesanti. Bet viņi var lietot arī kā tuvo. Tu var arī nevienot klāt vadas, lai viņš pārslēdzas. Jā, kas tu tā dara, kas tu kaut ko nesavieno. Jo vairāk gaisma, jo vairāk spīd. Loģiski. Nu, tagad skaties. Šitās te redzi 3 solnieces. Tev ir... Tagad zin kā galvenais jautājums, vai viņi te mums iet iekšā. Jā, galvenais jautājums tur. Un viņš ir, redzi kāds variants ir. Redz, kur ir tas variants. I viena, i otra, jā, pieņemsim. Šīs ir domāts vairāk arī pārbūvēt, kad reflektoros liek iekšā. Būtu šī, viņa jau būtu smuki tā, ka vajag, jā. Tikai nākamais jautājums ir nostiprināšana. Jā. To jau atstāju manā ziņā palielam, es jau bišķi ziķers esmu. To es zinu. Tā kā galvenais viņi iet vispār korpusā. Zini, kā mēs varētu darīt? Mēs varētu darīt tā, kad es tev iedod šitās te lēcas. Nopētīt vienkārši, ko tu var izdarīt. Jā, kādā veidā te ir elementāri plus mīnus vadi, ja nekas tur nav, divjoslinieks nāk jau. Un tā kā es teicu, šīs nav lāzerens, jā, bet tā kā saka, lāzers ir labāks. Nevienmēr lāzers. Mēs šito runājam, viņš taistos zilo toni, jā, un tas uz ceļa diezko patīkam nav. Darīs tā, es tev iedošu šīs te divas, un tad tu varēsi pačakot, pastīties, ko tu vispār var izdarīt. Jā. Jautājums, ko mēs varam izdarīt ar tālu? Šitāds man izstāst, piemēram, tālais ar tādu nabadzīgu H1 spuldi. Jautājums, ko tur var izdarīt pa lielam? Vai ir opcija? H1 tev nāk, viņš nāk vienkārši kā reflektoriņš. Viņš nāk kā reflektoriņš. Ko es tavā vietā darīt? Es viņu atjaunotu. Es to reflektoru atjaunotu ar chromu labu, jo šito dara. Un ja tu viņu atjaunos, līdz ar to tev būs gaisma. Ieliec iekšā, teiksim, kaut kādu smuku balto spuldzīti, zilgan balto filtru un viss būs čikanekā. Jā. Tas būtu tas labākais efekts. Ledus tur nav jēgas likt, teiksim. Uz reflektoru var mēģināt, to mēs varbūt tās pastīsies pēc tam. Man vajag, zin kādu, lai man ir Opelim viss gaišākās gaismas, kāds būtu. Šīs ir lielākais, laikam jātestē, vienkārši jābāž iekšā. Šitas ir jātestē, smuki. Viņas var ielikt tiešā tā, kā ir. Nāk reku uz štekerīt, nevis te virsū, bet būs vienkārši vadiņš. Un jā, vienkārši. Jo attālumu šīm te paņemsim arī tām pašām ledus puldzēm ir identiski tāpatās tā, kā ir oriģinālajām. Jā. Un tā, kā skatīsimies. Standard garums. Un vēl šeit nāk migli. Šitas ir ritīgi foršs lukturus, te visi vienā ir. Un šitas pēdējais ir migliņi. Migliņi ir caur lēdus. Un migliņi ir ļoti slikti lēdus, es jau redzu. Tur ir pilnīgi katastrofa. Tur lēdus ir katastrofa. Jā. To uz acu var redzēt. Tādā ziņā, kad kāpēc? Viņa tā lēca viss ir. Jā, bet es baidos, vai nav pati lēca jau, teiksim, savu nokalpojusi. Bet to var paprovēt izmazgāt, iztīrīt, jā? Jā. Un tad izdara tā, tad paprovē šīs te H1 spulci, nemaldos nāk iekšā. Ielikt šeit, kā spīd uz lēcu, un ielikt pēc tam šeit iekšā. Tad jau mēs tālāk. Jātestē ir. Tur ir testēšanas vaina. Pasies, es tev iedošu šitāds. Heidi, šitāds nav nedošu. Sākās, ne? Šito bija žēl. Reku jaunās. Šitās ir jaunās. Super, ar visu telefonu numuriņu kā vajag. Jā, viss tā kā vajag. Bet tur mazais mērķis plauktiņš ir. Tev varbūt šitāds iedod. Aiziet. Mazais mērķis plauktiņš padējais. Bet forši. Ļoti labi. Vajag cilvēkiem gribās. Es tur pilnīgi ar vienu kepiņu rādzītīgi stilīgo stūrī. To BK auto foršo, ne? Vai ne? Arī, jā. Tur divi forši bračkas sevi augšā stūrītī. Tur viss ir tā kā pienākās. Ot ir tā. Karoči, zin kā, šitā jau varētu visu dienu pļāpāt, bet tā jau mēs neko neizdarīsim, vai ne? Ļausim arī Kasparam strādāt un jā.
Nu, katrā ziņā, ja tev vajag visu kaut kādas LED lampiņas, jā. Tu jau zini, kur jābrauc, ne? Kur jābrauc? Grobiņi, rožēl viens. Un viss, un mēs metamies apakaļ uz servisu. Vai čau, turpin skatīties. Nu, kaut kā tā, visi esam dabūjuši. Iečko šito. Labs. Un, nu, nepagāja ne dažas stundas, kad, jā, esam jau darba sparā, darba kombinzonā un mēģināsim dabūt iekšā mūsu jaunās lētas. Beidzot, varbūt arī būs kalibra ar to gaisu, vai ne? Un cik reizes to vispār var teikt. Bet, jā, es īstenībā esmu ļoti priecīgs, ka es pieņēmu šādu lēmumu pieķerties arī optikai. Es vienkārši esmu priecīgs, padalīties ar tevīm. Ļoti vienkārši, vai ne? LED double light lens. Un... Tarā! Fantastiski! Mēģināsim šito visu padarīšanu dabūt iekšā. Un reiz arī notestēsim, kā tad spīd, vai ne? Turpin skatīties! Nu, šī vieta ir diezgan iecienīta, kamēr mums notiek kalibrs projektiņš. Šeit es esmu diezgan biežs viesis. Ja, esmu atbraukuši uz Elme Messer. Ko mēs darīsim? Paņemsim bišķiņa vējiņa akal. Jauna balona gāzīt. Kā jāsaka? Stipro rociņu. Šudots! Elme Messer. Šitā nevar staigāt šito veikalu, tāpēc, ka šitā nakal var paņemt to, ko nevajag pa lielu. Burvīgi, ļoti labi. Sajiet. Kurš tagad ir tāds vidusmēra pusautomātiņš, cik viņš maksā? Nu, man ir tāds šermanīčs, kādreiz viņš tas mazais šermanīčs maksāja kaut kādi, ja nemaldos, 500 eiro vai lati. Nu, šis būs tagad tāds optimālāk. Forši tāds maziņš. Optimālāk. Posties, redzi? 500 naudiņas. Nu, katrā ziņā pirmdzimtais, vecais šermanīts, vecais modelis ļoti labi kalpo jau cik gadus un spēja tik uzpildīt gāzīt, un tas arī viss pa lielam, bet tā. Katrā ziņā čai parasti nopērk BMW, savi nopērk šo aparātu. Tas gan, šis ar žurķīti pa lielam. Tā, kad tu pirksi žurku, tad tu zini, ieplāno uzreiz 500 eiro. Plus gāzīt. Plus gāzīt, vai ne? Kaut kā tā, nu nav nemaz tik traki. Ja tā labi sarunā, droši vien kaut ko iznīdēt, kaut kāds ērīgs pāris lētāk. Protams. Ja tu vēl gribi elektroni, tikai tad pusē šitā mazāk. Šis vispār liekas kaut kāds, liekas, rotaļlieta pa lielam. Nu, tik nepieklājīgi maziņš, viņš pat caur platleņu kamerā liekas lielāks nekā viņš ir, bet, nezinu, fantastiski, tik maziņš. Pieciniekam droši. Ok. Pieciniekam droši. Jā. Ne? Mazais gāzes ģenerators vēl, ne, dīzeļa ģenerators blakām un var uz izbraukumiem pelnīt naudiņu. Uz izbraukumiem žurkas metināt elektrodiem. Tikai tā. Bija pietiek ampelēties, jābrauc apakaļ. Strādāt, vai ne? Šito jau neslāpē nost, ne? Un tādā ziņā gāzi jau nav problēmas. Uzskroja tik jaunu balonu. Kāriņu var nost neslāpēt. Lūdzu. Davai, super, paldies tev. Jā, un tad jau viss. veseli. Davai, čau. čau. Gatavs, vai ne? Viss, rulējam apakaļ uz boksiem. Vispār, kāpēc tu joprojām neesi Mercedes manī nopircis? Davai, čau. Ko, pienācis laiks ir doties ceļojumā uz Ventspili. Un aizvedīsim džekiem uzbūvēt smuku kardānu priekš opelīša.
Līdz ar to paņemsim viņus tā riktīgi uz testiņu un, nu, visticamāk no visiem šiem 3 kardāniem, nu, paņemsim to pašu labāko, vai ne? Nu, šis būs tāds labs testiņš, pastīties, ko tu, Džek, var izdarīt, vai ne? Viss. Ņemam šito draugu un paņem līdz arī iepriekš uzbūvēto kardānu. Pēdējais varbūt arī šito nobalansēsim. Uztaisīs tā teikt arī zapasku, vai ne? Kāpēc gan ne? Un jā, tikko veiksmīgi esam uzpildījušies, jā, kas attiecās uz degvielu sev, uz maizītēm. Jā, veiksmīgi esam sapildījušies un esam jau ceļā uz ventiņiem. Nu, kaut kā tā, vai ne? Kā kāds kādreiz teica. Nezinu, cik daudz es tev pa ceļam ar tevīm gribēšu runāties. Nezinu, baigi jau laikam tev nav ko stāstīt. Vairāk jau uz vietas. Ne? Pastīsimies, kā te Džeki darbojās un kā tad balansē tos kardāns, vai ne? Vai pareizāk sakot, tagad jau vienkārši aizvedīsim, lai sagatavo. Un tad, kad kardāns jau būs gatavs, nosmilšots, nokrāsots, tad jau arī varbūt, es nezinu, kā tur viss aies. Katrā ziņā ņemšu tev līdzi, kaut ko uzfilmēsim un gan jau arī kaut ko parādīsim, vai ne? Nu viss rūlējam. Jā, starp citu aizējam mūsu merču veikliņā shop.rolls.lv un ieķer sev gaisa atsaidzinātāju ar uzvaras smaržu. Nu, iespējams, ka tev liekas, ka mēs braucam veselu mūžību, bet jā, mēs braucam tieši veselu stundu, un šīs stundas laikā mums ir veiksmīgi satumsis viss, bet esam ļoti veiksmīgi iebraukuši Ventspilī. Nu, tad jau varbūt, ka pareizi vēl būs viss izdarījis, vai ne? Nu, zolīdi, tāds milzīgais servis. Nu ko, sapakojamies un mētamies iekšā, vai ne? Un kaut kā šitā. Pa lielam tas stāsts ir tāds, kad šitas bija tas, kur es jau biju sagatavojis. Priekš savu projektiņu bišķi jau nokrāsojis, bet viņš nav balansēts, tas ir viens. Es gribu dabūt līdz ar to no tā sarūsējušā puvekļa kaut ko vēl smukāk un labāk nekā šīs bija. Nu, pa lielam. Tā kā šajā gadījumā, ja ir iespēja, tu viņu var tikai nobalansēt un neko citu vairāk nedarīt, bet galvenais, kāpēc mēs te esam, lai tu šito puvekli, tā teikt, uztaisīt tā kā jaunu un labāk nekā es biju uztaisījis. Nu, tā ideja. Pa lielam baģēju to līdzā jauns gumīts, jo šitām viņas ir bojāts. Pa lielam. Tas izskatās šitā arī jauns fiksācijas uzgrieznīši, tāpēc, ka šitie ir spēcīgi apčakarēti. Ja gribās izspēs, maksā smuku viņu. Šitas elements, kur pa lielam nevar īsti dabūt, vismaz es nevaru dabūt šito gumiju. Es improvizēju uz šito kardānu, pielāgojot vienkārši no putekļu gumijas uztaisīt nevis iekšē, bet ārējo. Nu, tāda ārējo. Jā, tāpēc es arī viņu paņēmu līdzā. Bet zinu, kur ir pat lielākā sāpe pakarnieki, kurus nevar dabūt. Un ir tā, kad īstumā labs jautājums, ko viņiem izdarīt. Jā, viņi ir jādabūna. Jo, jā, viņi ir kaut kur jādabūna, vai arī, nezinu, tu varbūt ņemies, tu zini, kur viņas var dabūt, vai kāds viņas taisa. Jo uzsūtīt mēs viņas nevarējām īsti, mēs meklējām neatradām. Un ir tā, kad varbūt arī tev ir baigie kontakti, kur to dabūt. Kaut kāds kontakts atstās pa mašīnu, lai es varētu atrast kaut ko. Jā. Jaucot ārā mērīt, arī var kaut ko. Ko, lai mēs to te vēl pasakam pa lielam, nu, gaidīsim droši vien rezultātu. Ar kardāniem būsim beiguši, bet tagad iesim, man liekas, uz to lielo boksu. Man liekas, tur Džeka lielām mantiņām darbojās. Un kāda jums ir galvenā specifika pa lielam? Smagie, vieglie vai? Es baigi nesagatavos īstenībā. Nē, pilnīgi viss. Ko mākam to taisam? Reku ir traktori. Ok. Tur ārā ir vispār kaut kā trakāk tehnika. Liet. Teiktu smago boks, bet arī vieglos mēs tur. Jā. Tā teikt, atpūtinot rokas. Pasties, vēl, ka vēl 6 jau ir un vēl ziķeri strādā. Veiksim darbā. Davai. Jā. Nu visi, esam palikuši vieni, varam iet vazāties rītī. Vai ne? Sveiki. Veiksim darbā. Paldies. Labi, slēdz ārā.
Šita ziķa mums noderētu. Sarkā reiz boksos vajadzētu vienu elektriķi. Tas tā ātri izsnāstīšu pagājušajā reizi, kad bija tu maslētas problēmas, ja? Tad bija tā, ka autonomu. Nopietnais bremžštendiņš. Izstāsta, ka tā ir savirzes smagajiem. Kā ir ar darbiniekiem? Vajag izpildīt darbiniekus? Ventai viens? Protams, ka vajag. Protams, ka vajag jebkuram, man liekas, labam uzņēmējam, vai pareizāk sakot, nu ne labam, bet lielam un augošam, vienmēr vajag labs darbinieks. Tā kā ļoti daudz cilvēku sūtās, ka Ventspilī neesot darbs. Nu, es teiktu, šitien ir ļoti labi apstākļi. Un es domāju, ja tu esi labs ziķers un zini, ko darīt, tad arī gan jau kaut ko arī nopelnīt. Vai ne? Tā kā, jā, ja tu esi labs mehs, tad es teiktu, ka tev ir silta forša vietiņa, kur sev pierādīt. Ja apnīk ar tiem viegliem ņemties, tev var bišķi smagos bišķi pačinīt, ja vēl rols atved kādu sarūsējušu kārdānu, uzslīpēt rūsiņu, tā kā darīt ir ko, vai ne? Pēcteknīku. Jā. Pagaid, jūs paralēli te ņematies arī ar kaut kādu ceļu būvu, vai ne? Okay. Mums vienkārši te nav nekas, vai visi ekskavātori ir objektos, smagās mašīnas objektos palikuši tikai, Jā, avārijas. Ķēžnieki, kaut kādi lielie dumperi. Jā. Tā ir. Īstenībā jau ar vienu biznesu laikam grūti ir nopelnīt, jo pa lielam ir tā, ka viens biznes parasti uztur otru, ja kādā neiet, tad lielākoties tā jau ir, kad ir vairāk kaut kas jādara nekā tikai jākoncentrējās uz vienu lietu. Kā tā, viss. Veiksmīgi esam uzsituši plaču. Viss tev nebija jādzird un jāredz, tad visādi citādi, tā kā ir piekdienas vakars, tad man jādara savas lietas. Jālaiž arī Aldis atpūsties, viņš jau trīnās, viņš jau grib cilvēks pēc smagas nedēļas vienkārši atpūsties, vai ne? Tā kā gaidīsim ziņu no Venta 1 servisa, kad varēsim braukt pakaļ mūsu kārdānām un iespējams parādīsim tev arī balansēšanas procesu. Nu viss! Esam mašīnā, ļoti forša un produktīva diena sanāca, visu kaut ko forši sadarījām. Nu, varam rulēt visticamāk uz mājapusi. Jā, ņemot vērā, ka laukā ir piķa melna tumsa, tad visticamāk tās arī būs šīs dienas piedzīvojumu atvadas. Kaut kā tā, vai ne? Rulējam! Un dažas mirklīšas vēlāk, bišķiņā pametinot un mēģinot izvilkt ārā, nevis mēģinot, bet izvilkot ārā visas sarūsējušās skrūves. Mēs esam atbrīvojuši mūsu piekari, vai ne, no visām liekajām lietām un esam gatavi šito visu pakot kopā un vest uz grobiņu, smilšot, krāsot. Jā, un tāds mēram izskatās. Piegatavojām arī stupītus, kas parasti gadiem tiek Tu jau var droši vien esi tas, kas uzsit pa stupīts, lai izvilkt ārā stūrus pirkstu, vai ne? Jā. Nu, tur mēs vienīgais. Šeit ar kāds bija centies. Līdz ar to visu kaut ko pieslīpējām. Tā, lai var vienkārši mesties ar smiltiņu virsū un likt krāsniņā cepties, vai ne? Nu, šitā. Viss ir pieslīpēts, sagatavots un pārbaudīts. Lai un tas jau laikam arī visu, ne? Kaut kā tā labi pakojamies un braucam uz grobiņu. Nu jā, kaut kā tā. Esam veiksmīgi uzlādējušies. Rulējam uz grobiņu. Pie Nordcoater džekiem, pie tiem pašiem, kas mums smilšoja un cepināja visu kalibras virsbūvu. Es jau viņas, kad savācu virsbūvu, brīdināju, kad būs vēl bišķiņ jāpadarbojās. Nu tā kaut kā. Viss rulējam uz grobiņu. Jā. Izstās nekas baigi nav mainījies. Vienīgi baigi, man liekas, tāds mierīgs mašīnas nav. Vispār kāds vaļā. Jā, vai ne? Nu ko, spērsimies iekšā. Vai ne? Man jau baigi bija laikam neviens negaida ar tik daudz sīkumiem. Liekas problēmas tikai atved, vai ne? Un tā ir. Kaitāji, darbiņš jāmīl, vai ne? Hello! Labdien!
Tas saka, čau. Euna, čau. Aiziet, nākamais jau upuris ir. Šis vairāk interesē. Nē, nu, protams. Šis jau kaut kāds zaziņš ir. Tad jau īstenībā, tad jau uz visu šito formu mans Opels vēl tāds baigais desertiņš ir. Tos sliekšņus pasties. Tad ir. Jā, šis jau kaut kādā kūtiņā ir. Jā. Ej, tu nost, šis jau nav pirmais rebons, te jau kāds ir centies un lāpīs. Te jau, man liekas, ka skaties te iekšā. Te jau. Ej, tu nost. Tur jau viss ir vairīgs. Un tad vēl saka, es esmu traks savu sagraustu Opelu mēģina atdzīvināt. Te kāds ir ar vēl lielāku optimismu šitam visam pieķēries. Te nav neviena dzīva vieta liela. Manējais vismaz bija tāds, ka nebija iepriekš lāpīts. Nu, tik cik pats priekš apskats uzpļūtī. Bet šis ir tā, ka te jau kāds ir vairākas reizes jau centies. Katrā ziņā. Novēlēsim šitam džekam veiksmu, spēku un izturību un kaut kā tā, vai ne? Bet ir kaut kāds gandrīz gads pagājis un es esmu beidzot apakaļ. Starp citu tavējo sietu. Es esmu gandrīz jau pabeidzis metināt, vēl bišķiņu. Bet, ir pienācis laiks arī tik galā ar piekaru. Līdz ar to bišķiņu nokomplektēju, attīrīju, pieslīpēju visur, kur vajag tā, lai tu vari vienkārši mesties visos smilti un dabūt visu šito tādu smuku melnu. Nav jau varianti, ne? Baigie varianti jau nav. Bet, jau pastāst, kas ir mainījies gadu laikā. Man liekas, gandrīz gads ir pagājis. Jau nekas nav mainījies, jākrāso, ir ko darboties, daudz darba ir. Pagad, ir ok. Cik tev atveļ šitādas pilnās virsbūs smilšot, kopš es savācu Opelu? Man liekas, ka šī trešā. Ja es nemeloju īsti pareizo laiku, tad šī trešā. Otrā ir trešā. Ok. 4 nav. Skaidrs ir tas, ka tomēr vēl ir kaut kādi pasaulē daži entuziasti, kas man nulīdz kaut ko taisa. Tā kā rītīgs, milzīgais laiki jums visiem, vai ne? Pa centību. Labi ir? Pa lielam. Šitos. Jāstiep iekšā viss šitas labumiņš. Oj. Tas viss arī savāds skorē, ne? Es pa lielam izlasīju visas labākās detaļas no sliktākajām. Nav nemaz tik traki, vai ne? Cikos var braukt pakaļ? Pagaidīja 5. Darēs. Davai, tad līdz 5, vai ne? Kaut kā tā. Lūdī tā. Labi. Ko tas te vairs var pastāstīt? Es tev novēlēšu, lai tev spēks un izturība. Mēģini kaut kā optimizēt darbinieks, lai viņi tev dūns mugurā neiedur. Nedēļa, viņam būs tev virsū jau. Bet visādi citādi, gaidīsim rezultātu, vai ne? Kaut kā tā. Davai pagaidām. Čau. Davai. Un tas arī viss. Gaidām tagad rezultātu, vai ne? Jā, gadījumā tev vajag kaut ko smilšot vai pulveri krāsot, tad, Nordcoater pulveri krāsošana. Droši brauc ciemos. Jā, grobiņā atrodas šitas viss pasākums. Bet, katrā ziņā interesanti. Interesanti par to, kad ir tomēr vēl daži entuziasti, kur ir gatavi tādai pilnai mašīnas restaurācijai. Jā, pieņemsim žigulīts, vai ne? Un tas bonus ir īstenībā šitiem džekiem tāds, kad viņi var savā cepeškrāsnī ielikt veselu mašīnas virsbūvi. Man liekas, cik es atminos, tad garums krāsnī bija 8 metri. Līdz ar to var veselu mīzi izcepināt. Kaut kā tā. Labi, mēs rulējam atpakaļ uz boksiem. Gaidīsim rezultātu. Īstenībā nevar sagaidīt. Gribās beidzot jau nevis ar to rūsiņu cīnīties, vai pareizāk sakot, labi, rūs uz virsbūs vairs nav, bet gribu beidzot tik galā ar metināšanas darbiem, lai var pie tām smukajām lietiņām pieķerties, vai ne? Bet, gan jau, vai ne? Sākumā jānograuž tā garoziņa, tā lai tiktu pie tā mīkstumiņa maizītei, vai ne? Labi, domu tu saprati. Un, tieši 5 minūtes vēlāk, nevis brauksim uz darbu, bet dabūsim aizbraukt garām
jo ir ļoti foršas ziņas. Brauksim uz veikalu Technicolor, pakaļ māliem, vai pareizāk sakot, jā, ir atnākusi špaktele. Mums vajag gan grunti, gan špakteli, lai sāktu beidzot veidot formu. Jā, tāpēc pieskriesim pie reizes ciemos pie Raita uz Technicolor, ne? Man liekas, ka Raita atceries, ne? Jā, starp citā man ir jāpasaka Technicoloram milzīgi liels paldies, jo Technicolors sadarbībā ar Mirku, Radex un vēl visiem pārējiem īstenībā nāk palīgā, lai Opels tiktu pie grūti runāt ar tevim, kur man jākoncentrējās, jo nedrīkst taču nokavēt, kad zaļā gaisma ieslēdzās. Zini kā ir ieslēdzās zaļā gaisma, ja tu pirmās 2 sekundes nesāc braukt, kāds jau pīpina, vai ne? Bet jā, katrā ziņā jāpasaka liels paldies Raitim, Kātiņam, veikalam Technicolor un visiem pārējiem iesaistītajiem, jo jā, Raits, tā teikt, izkārtoja tā, kad veikals Technicolor nāk pretī mums ar materiāliem kalibrs virsbūvei. Nu, šajā gadījumā, kas attiecās uz slīpēšanas materiāliem, krāsas materiāliem un špaktelēm un visu nobeigumā arī krāsiņu. Protams, jā, Mirka nāca talkā ar foršajām elektriskajām slīpmašīnītēm, par kurām īstenībā es ļoti ilgi, tā teikt, nu, nesapņoju varbūt, bet metu acis. Jā, tās mašīnītes, slīpmašīnītes, pareizāk sakot, nav lētas. Un tad līdz ar to lielais paldies visiem, kas atbalsta un palīdz virzīt šito visu projektiņu uz priekšu. Tā kā ritīgi foršais un lielais jums paldies, jo pa lielam ir tā, ka bez jums jau laikam nekādīgi. Tas viss pasākums ir ļoti laikietilpīgs un arī materiāli aiziet ļoti daudz, kas saistās kaut vai uz tiem pašiem, nezinu, uz elektrības rēķiniem, patērētajām gāzēm, stieplēm, meķināšanai un vēl daudz tām sīkajām lietiņām, kas ir nepieciešams, lai kaut ko uzbūvētu, vai ne? Kaut vai tāpat degvielu jāielai, vai ne? Lai izbrauktu visās iespējamās adresēs. Labi, tas tā par to finansiālo daļu. Es domāju, ka tie, kas kaut ko savā dzīvē ir uzbūvējuši vai būvē, un droši vien, kad zina, kā salecās izmaksas visiem šitiem dūlajiem projektiem, vai ne? Tīpaši, ja tu mašīnu pa lielam izjauc līdz pilnīgi pēdējai skrūvītei un katru mazāko elementu vai nu liec jaunu, vai nu līdz ar to arī atjaunot. Kaut kā tā, vai ne? Bet labi, pietiek sūdzēties. Labi, vispār jau šī nebija sūdzēšanās, šis vienkārši tāds informatīvais rullīts, kamēr es tā mieriņā sēžu un braucu. Tad tāds pārdomu moments, vai ne? Nu, kaut kā tā. Vispār īstenībā Raits teica, ka viņš nav bišķiņ jomā. Un īstenībā ir tā, ka es arī neesmu bišķiņ jomā. Es esmu nogrūzīts ar visādiem darbiem, pienākumiem, atbildībām un līdz ar to arī tāds, jūtos tagad tāda mūžīgi nokurusīs zos. Bet nav jau mieru, vai ne? Visi prasa, kad būs sērija, kad būs kalibra, plus vēl ir visādi servis darbi, jāapmāca darbinieki un vēl visāds daudz lietas, par ko dzīvē jādomā. Bet tā viņš ir, vai ne? Ja gribās gāzt lielus kalnus, tad ir jānes arī kaut kādi upuri, vai ne? Jāupurē nervi un laiks, vai ne? Kaut kā tā. Oi, zaļais. Vai ne? Pierakst komentārā. Tev var tā gadījies, kad iedegās zaļā gaisma, tu nepaspēji vēl izzvejot ātrumu no kulises. Un tev jau kāds aiz muguras pīpina. Nu taču brauc, taču zaļais ir veseli pussekundi jau deg, vai ne? Vai jā. Pilnīgi neuzkrītoši uztaisam shoutout logo. Paturam 2 sekundes, jā. Paspiežam bišķi uz reklāmiņu.
Man liekas, ka tu jau zini, kur tev jābrauc Liepājā pēc autokrāsām, vai ne? Labdien, ko jūs piedāvāt? Sveiki. 5 litri piena. Roļus pierakstu savam rēķinām. Brauc. Jā, mēs tagad varam ņemt visu, ko mēs vēlamies. Nē, nu, droši, es tikai pierakstīšu. Man pavadzīm var vajadzēt. Raimaiks, tā mēģina apčakarēt. Nē, es te mēģinu kaut kāds rubuļus uzkruķīt. Platīt veikalu. Nu, redz kā, īstenībā Raits man zvanīja, viņš teica, Rolī, man īstenībā nav garstāvu, kas vispār runāt un neko filmēt, bet viņš ieraudzīja mani pasties, viens priecīgs. Viņš cenšās, šito izspiedu. Jā, es izspiedu. Bet īstenībā, godīgs ir man ir tāds pats garstāvoklis, tāds, ka vienkārši lieciet man mierā. Nē, beigti zos. Bet mūžīgi nogurusīs zos sindroms. Bet nu kā ir darbiņš jāmīl, vai ne? Jā. Tad aizbrauc un atbrauc pēc tam un domā. Šito? Šis ir labs. Šis tas tur, redzi? P80. Tas ir cik minūtes sāpēs pēc to līdz apmeklējumu, kad tu šito izmantot. Bet īstenībā šis ir labs. Bet, nu, jā. Šitādu apzīmējumu papīram es vēl nebiju. Kā neloģiski, kā smalkāk vajadzētu mazāk sāpēt. Nu, it kā, bet varbūt... Kaut kā sūrst, varbūt ilgāk. Tur rupja uzraukt. Jā. Kāds šitā aizkrāsojies līdz Range Roveram? Cik ilgi jākrāso, lai uzkrāsot šitā? Tad saproti, ka CLS mētājās pilnīgi neliederīgs un ka tev būs ģimenes pieaugums vēl lielāks. Tad tu paņem vēl lielāku ieberzienu, vai ne? Saproti to, ka vismaz var sasēdināt tos bērnus iekšā. Normāli var sasēdināt. Nē, nu kamēr jau viņš iet, tikmēr jau ir labi. Galvenais V8, jo tas ir ļoti izdevīgi. Jā, viņš arī smuki izstāsta, ka viņi izjauc. Bet jau vajadzēja sataisīt. Ja nu man būtu jādod kādam taisīt, tad noteikti nē. Pagaidām brauc jau kādu laiku un ir kārtībā. Te iekšpusītē man vajadzētu to tur, kur es netiek iekšā. Bet tur es tev došu, bet maškutavā es tev dodu traukā un tu viņu dod man traukā? Jā. Vai ne? Jā. Es viņu šodien izmaisīju, uzliks viņu maisīties. Davai. Jo šitā man vajag ārējiem paneļiem pirms es rauju špakteli. Jā. Šitā vienkārši epoksīta gruntīti ir. Nu jā, un šitā mēs špaklēsim to multisilveru. Tas, kas ir... Uz kādas bāzes viņi ir? Viņi ir tā kā uz alumīnija bāzes? Jā. Perfekt. Viņi tikai labāk saslīpējās, viņiem nelūst kantītes nost. Jā. Un ar viņu reāli var strādāt no A līdz Z. Pats jau īstenībā trakākais moments ir, kad špakteli sēžās. Nu, sēžās, šitā nesēžās. Perfekt. Šitā tiešām nesēžās, jo viņi ir, pie dažādiem klientiem. Mēs viņu esam iztestējuši dažādos veidos, un viens ir ļoti agresīvs veids, kas vispār špaktelē liekas, ka tā nevarētu darīt, bet viņi arī tur nesēžās pie 80 grādiem. Lielākais agresīvais veids, kad mēģina kaut ko sametināt ar špakteli. Nē, tādā ziņā nē, vienkārši viņi tiek pakļauti pēc tam ļoti lielam karstumam, siltumam. Karstums nav 80 grādiem, jā. Un arī tanī momentā, un tas špaklējums ir diezgan, viss process ir straujišs, viņai neļauj tur mēnešiem kalst, jā, un līdz ar to tad... Jā, tas ir lielākais moments. Viņa strādā, un tur ir pierādies tas, kad viņa pēc tam noņemot veidņus nost, var redzēt, kad viss ir čikiniekā. Ja lielākā sāp tāda, ja tu ziemā kaut kādā varbūt vēsumā bez saulītes kaut ko sagatavo, un tā špakteli ir kaut kādā brīdī nedaudz biezāk, tad sagaidot pavasara saulīti vai pabraucot vasarā un dabonot kārtīgi karstumu, tad ļoti bieži tā, kad špaktelēm vietas var sasēsties. Un tas ir špaktelē ļoti liels bonus, ja uz viņu paļauties, un viņi pēc tam nesasēžās. Jā, vai ne? Nu, ietestēsim. Konkrēti šitādu pa lielam vēl nebūšu lietojis. Tagad šis arī priekš manī būs kaut kas jauns. Nu tā kaut kā. Tā, un metināšanai ir Nordflexam ir grunts, kas būs tieši metināšanai domāta. Viņa tā kā epoksīts skābais visu kopā, un plus vēl viņai cinku daļītas iekšā. Tā tieši tam ir domāta priekš metināšanas. Perfekt! Vienkomponents. O, es tieši gribēju šo prasīt, tā ir vienkomponents. Jā. Un viņi būs kā reiz. Viņu var iepildīt arī baloniņās, ja vajag. Tāda opcija arī pastāv. Tad var pēc šī gadījumā iekšpūst, smērēti vieglāk ar rotu, lai nožāvē un visu. Lūk tā. Burvīgi! Es zinu.
laba adhēzīva un ļoti labi viss strādā un darbojas. Superīgi. Tas ir mobila krāsas skaners, redzīt? Es lēnām lieku špīsu skapi. Jo, es tāpēc arī ieraudzīju kaut ko bišķiņ jaunu. Gatavojamies sezonai un būs arī špīskie krāsas bāzes. Tad tā. Okay. Viss būs un mainās. No, vēl vienam standam vieta ir? Tur būs plautiņi. Tur būs plautiņi un būs mobila atbildes tūlītās kaut kad. Okay. Tā kā tā. Ir arī citā krāsā, vai tikai purvdu dirseņu krāsā? Tā, brūns. Jā. Nu, uzliet saulēns, viņi bišķi citādāk būs. Vai mētinātāji maski, tad vispār ideāli. Tāda jā. Un jā, pinzelē tumsā vispār forši. Jā. Cik ilgi jāmācās ir? Šitā lai uzrakstīt? Jā, šitā lai uzrakstīt. 44 gadus. Jānovelk līdz 44. dzīves līmenim. Un tad tu vari tikt pie šitāda roku raksta. Krāsu dakteru parāda. Tā. Es tūlīt. Burvīgi. Aizsies, tev. Čau. Čau. Jā, un tas, ko tu slepeni nedzirdēji, tad, jā, kaļam plāns arī nākošajiem solīšiem, ko mēs darīsim ar virsbūvi. Līdz ar to pačukstēšu to arī maz noslēpumu. Šobrīd paņēmām materiāls, lai uzvilktu to formu, vai vismaz sākt vilkt. Tu jau redzēs, kas mums vēl pietrūksies, bet Raids ir uzsūtījis kaut kādu riktīgi dullo pistoli. Šajā gadījumā mastikai, kur varēsim smuku šūs uzvilkt un visu apakšu nopūst, tā kā būs interesanti. Un tagad metamies apakaļ uz servisu, vai ne? Kamēr mēs tā smuki rulējam apakaļ uz boksiem, es domāju, ka mēs tā solīdi varētu uztaisīt arī, tā teikt, nobeigumu šai sērijai, vai ne? Jā, diemžēl. Jā, bet katrā ziņā, kā jau tu redzi, Opels ļoti forši virzās uz priekšu. Esam ļoti veiksmīgi pametinājuši Opeli. Sākām jau būvēt optiku. Jā, iespējams būs pirmā kalibra, kurai arī stars būs un gaismu un ceļu varēs redzēt. Tā kā jā, sākām būvēt optiku. Jā, jau gatavojās kardāns, kas vēl piekare būvējās, un sāksim jau beidzot špaktelēt un vilkt formu virsbūvē. Tā kā, jā, godīgi sakot, es nevaru sagaidīt jau nākošo epizodi, kad beidzot varēsim jau kaut ko tev smuku sākt parādīt. Jā, arī iepriekšējais projekts ir izjaukts, līdz ar to motorīts arī būs gatavs vēlreiz apčubināties, nomazgāties un, jā, tā kā lēnām viss būvējās, viss top un, jā, ar nepacietību kopā gaidīsim jau nākošo epizodu, kur varēšu parādīt daudz smukākas lietas un jau kaut kādu solīdāku virzību, tā teikt, uz priekšu, vai ne? Jā. Kas vēl? Noteikti jāpasaka milzīgi liels paldies visiem iesaistītiem, visiem, kas atbalsta visu šito pasākumu, gan Venta 1 džekiem, kas kardānu mums uzrestaurēs, gan BK Auto par leda lukturiem vai lēcām, pareizāk sakot, noteikti veikalam Technicolor, Nordcoateram par to, kad nāks pretī ar smilšošanas un strūklošanas pasākumu un tā tālāk. Tāpēc visiem paldies arī visiem mazajiem un lielajiem atbalstītājiem, tie, kas seko līdz šim projektam. Un, jā, retreiz arī kāds atbrauc ciemos un iemet arī Kalibras ziedojumu fondā kādu kāpēciņu, lai virzītu šo visu projektu uz priekšu. Tā kā liels jums visiem paldies! Noteikti nākotnē meklēsim arī kādu, kas varēs, tā teikt, izolāciju, skaņas izolāciju savilkt. Iespējams arī kāds varētu nākt talkā ar
apšifku pāršķūšanu, jo kaut kad arī būs jātiek līdz salonam. Tā kā, ja gadījumā tu vēlies atbalstīt šo projektu un redzi, kā tu vari ņemt dalību, lai mums šis viss ātrāk un vieglāk virzītos uz priekšu, noteikti var sazināties ar manīm, noteikti pateikšu tev lielu paldies un gan jau kopā mēs viņu saliksim beidzot, vai ne? Nu, kaut kā tā. Vēlreiz teikšu tev paldies par pacietību, ka seko līdz šitam visam un pa lielumu šīs nots arī teikšu tev čau! Nu, kaut kā tā. Gaidam jau nākošo 10. epizodi. Tā laikam vajadzētu būt pēc skaita, vai ne? 10. vai 9. Tiekamies nākošajā epizodē. Davai, čau!